Sveiks, Jāni! Tev ir intervējuši dažādi cilvēki, šoreiz to darīšu es. Mēs esam pazīstami daudzus gadus, un es zinu, tev ir ļoti daudz dažāda pieredze par to, kādi cilvēkiem ir dzīves uzdevumi kopā ar savu dvēseli. Tāpēc man interesē, vai tu vari pastāstīt, kādi ir vai mēdz būt cilvēkiem dzīves uzdevumi, un kāda ir tā nozīme cilvēka dzīvē uzzināt, kāda viņi ir. Jā, protams, visu es izstāstīt nevarēšu, tas ir laikietilpīgi, bet kaut ko pastāstīšu. Es varu sākt ar sevi kaut vai, jo es labi apzinos šos uzdevumus un saprotu, ka man ir dots viss, lai es viņus varētu veikt. Varbūt viss ir nosacīti, bet kaut kā mazliet pietrūkst, varbūt, lai es viņus varētu veikt tā 100% augstā kvalitātē. Bet mans uzdevums ir dalīties ar zināšanām psiholoģijā. Tām zināšanām, kuras diemžēl nemāca nevienā augstskolā, bet man ir bijusi tā laime piekļūt šīs tēmas augstākā līmeņa zināšanām. Un man ir viss, lai es to varētu darīt. Man vienkārši grūti ir atrast tos cilvēkus, kurus tas nopietni interesētu. Lai es varētu veikt šo uzdevumu, varbūt te mazliet jāprecizē, ko nozīmē uzdevums, kas viņu dod. Te ir jārunā par dvēseli. Šo uzdevumu dod dvēselei darba devējs. Tā vispārināt varētu teikt divišķās hierarhijas pārstāvi, kas šī hierarhija ir svēto pārvalde, tātad zinošo pārvalde, kas ir virs manas dvēseles, tas arī dod šo uzdevumu manai dvēselē, tālāk manai dvēselē ir tas, ko viņa zina par šo uzdevumu, jāprogrammē manī kā cilvēkā un jāvada mani uz šo uzdevumu izpildi. Lai kaut kādu uzdevumu pildītu, ir vajadzīgs atbilstošs zināšanu līmenis. Jebkuru uzdevumu var dažādos līmeņos veikt. Lai radītu automašīnu, kādam ir jāmāk varbūt izgatavot noteiktas detaļas. Un katrs māk kaut kādu vienu detaļu, bet mašīna sastāv no simtiem tūkstošu detaļu, un tātad simtiem tūkstošu dažādu uzdevumu tiek doti darba ņēmējiem, un katrs ir apguvis un augstā līmenī šo detaļu izgatavoja. Kāds to mašīnu krāso, viņš atkal tikai to darbu prot labā līmenī. Tā katram cilvēkam visās dzīves tēmās, kurās ir iesaisties cilvēks, ir kaut kādi savi uzdevumi. Ja cilvēks mēģina strādāt tādā tēmā, kurā viņam nav uzdevumi, tas nozīmē, ka viņam nav zināšanu šī tēmā. Tur nekas labs nevar sanākt, un arī pašam cilvēkam nav baudas darīt to darbu. Un tāpēc ir labi saprast, kāds uzdevums katra cilvēka dvēselē ir dots. Un tad, kad cilvēks to saprot, ka šī uzdevuma veikšanai pat nav obligāti jāmācās augstskolās, jo ir tā saucamie iedzimtie talanti, ka cilvēks no agras bērnības sāk kaut kādā ļoti augstā līmenī veikt kaut kādas darbības. Kaut to pašmācības ceļā apgūst klavierspēli, ģitārspēli, dziedāšanu, un viņš to dara augstākā līmenī nekā tie, kas varbūt ir kaut kādu augstāko mācību iestādi beiguši šīs tēmās. Tātad uzdevums vienmēr tiek komplektēts ar atbilstošu zināšanu un spēju līmeni dvēselē, un tad dvēseli to visu var saprogrammēt cilvēkā. Tātad, ja tā ir mūzika, tad cilvēka neironos var ievadīt ļoti augstvērtīgas muzikālās programmas ar ļoti augstu tādu dzirdes pakāpi, dzirdi, kas spēj ļoti precīzi izšķirt skaņas, viņu augstumus, un ja šim cilvēkam ir paredzēts dziedāt, tad šī dvēsele var ļoti precīzi nostrādāt pie cilvēka balssaitēm, lai viņš ar šo ļoti skaisto balsi arī varētu nest cilvēkos kaut kādas augstvērtīgas ziņas. Tālāk jautājums, ko tas dziedātājs varbūt izvēlēsies, kādas dziesmas dziedāt, bet, ja tā ir dievišķās hierarhijas dvēseli, tad, protams, ar dziesmu var nest ļoti augstvērtīgas mācības cilvēka apziņā. Ir tāds vārds kā bardi. Bardi ir cilvēki, kuri
Agrāk tika daudzus gadus, līdz 20 gadiem viņi mācījās dziedāt, komponēt, un caur šo muzikālo kompozīciju nes tautās ļoti augstvērtīgas zināšanas. Mēs zinām, ka arī latviešiem ir tautas dziesmas, un šī tautas dziesmas būtībā ir Dieva likumi, visuma likumi vēl var teikt, ko dziedot cilvēki programmē viens otrā. Ejot ganos, viņi dziedāja, kā tur pret mājlopiņiem jāizturās, mājdzīvniekiem. Ejot mežā, viņi atkal dziedāja varbūt kā pret augiem, pret kokiem jāizturās, caur sudraba birzi gāja nezariņu nenolauzu. Un tādējādi viņi nodeva šo dievišķo gudrību viens otru apziņā. Tātad caur mūziku programmējot viens otru. Ja manai dvēselē dotais uzdevums, tātad atkārtojos, ir psiholoģija, tātad latviski mācība par dvēseli, tad dvēselē ir augstākā līmeņa zināšanas, kuras viņi programmē manās cilvēciskās smadzenēs. Un mans pienākums ir to, ko es zinu, esmu piedzīvojis, pieredzējis, tātad ieguvis pierādījumus, nest cilvēkos, stāstīt, lai šīs zināšanas cilvēkiem palīdz orientēties dzīvē. Būtībā psiholoģija būtu jāmāca bērniem no brīža, kad viņi ir vispār radīti, ir vēl mammas puncija. Un arī vecākiem būtu jāzina psiholoģija, tad viņi pareizi var radīt bērnu, jo šobrīd cilvēki, nezinot psiholoģiju, nepareizi rada bērnus, nepareizi ieņem bērnus. Un tāpēc bērni nav tik augstvērtīgi, kā viņi varētu būt pie pareizes radīšanas. Tātad tas ir mans pamatu uzdevums, bet tanī pašā laikā man ir arī citi talanti. Tātad talanti augstvērtīgas programmas, citu uzdevumu veikšanai. Ja gadījumā man kā cilvēkam ir jāizdzīvojas ar savu galveno uzdevumu, nevaru sev nopelnīt iztikas līdzekļus, tad man ir rezerves varianti. Tēmas, kurās es varu strādāt un nopelnīt iztikas līdzekļus. Tātad viens no šādiem uzdevumiem, ko es esmu apguvis, man pirmā izglītība ir automehānika, kas man vienmēr ir interesējusi, un šī tēmā es esmu arī sasniedzis ļoti augstu līmeni un spēju daudz ko radīt saistībā ar mehāniku, izgudrot un radīt. Es pats reizēm brīnos, kādas ienāk domas galvā, kādus rasējumus es redzu, kad ir kaut kāda vajadzība radīt kaut ko tādu, kā vēl nav uz šīs zemes, bet kas ir ļoti vajadzīgs cilvēkiem. Tad man ir vēl koku apstrādes programmas augstvērtīgas, muzikālās programmas man ir augstvērtīgas, kas man dod iespēju arī komponēt mūziku. Un tas ir saistīts arī ar to, ko dvēseli ir uzkrājusi iepriekšējos iemiesojumos, ja katrā dvēseles iemiesojumā viņai ir kaut kādi citi uzdevumi, kas viņai jāveic. Un tad viņa gatavojās, mācās. Mācīties nozīmē programmēties, ievadīt sevi programmas, kuras pēc tam var izmantot darbību veikšanai. Un visi šie uzkrājumi dvēselē dod iespēju man strādāt dažādās tēmās. Ja vienā tēmā kaut kas nesanāk, kas nevar nodrošināt iztikas līdzekļus, var strādāt citā tēmā. Tā kā, lūk, ja cilvēki apzinās, kādi viņos ir talanti, un viņi sadarbojas ar savu dvēseli šīs tēmās, tad viņi vienmēr var strādāt viņiem interesantu darbu. Nevienmēr varbūt viņi veic to augstāko, to prioritāro uzdevumu, kas viņiem ir jāveic. Jo vēlreiz atkārtoju, mans augstākais uzdevums ir mācīt psiholoģiju cilvēkiem. Ja tam nav apstākļi, tad es strādāju ar milzīgu baudu par automehāniķi, remontēju motorus vai strādāju ar koku, kaut kādas mēbeles izgatavoju vai vēl kaut ko. Vaļas brīžos kādreiz nosēžos pie sintezātora, kaut ko sakomponēju. Un man dzīve ir kā bauda. Es visu daru ar baudu. Un, var teikt, jūtos laimīgs, kaut gan man dzīve kāds mēģina pabojāt, jo mums riņķī ir daudz pretēji hierarhija piedarošo cilvēku, kas bojā dzīvi tiem labajiem, godprātīgiem cilvēkiem, organizē visādas afēras, Covid afēras un ekonomiskās afēras, lai cilvēks padarītu nabagus, lai cilvēki ciestu, lai slimotu, lai ciestu naudas trūkumu. Lūk, protams, es dzīvoju šī vidē ar visu to saskaros,
bet es to uztveru vairāk kā iespēju izmantot savus talantus, lai neļautu īpaši pasliktināt savas dvēseles, nevis tikai dvēseles, bet, var teikt, dvēseles un manis kā cilvēka dzīves kvalitāti. Un tātad tie ir uzdevumi, kā tomēr uzveikt šos tumsas spēkus, kas ir jārisina, tas nodrošina attīstību domas par to, kā viņus šos ienaidniekus tomēr apspēlēt, jo šie tumsas spēki ir Dieva plānā. Viņu uzdevums ir veicināt mūsu attīstību, ja mēs neattīstamies, un tumsas spēkiem izdodās mūs degradēt, tad mēs aiziesim pārstrādē, kā nederīgi dievišķie hierarhijai, ja? Un tā pārstrāde notiek dažādi. Tā var būt nāve Covid potas iespējā, tā var būt kaut kādā citā veidā organizēta cilvēku iznīcināšana ar kara darbību vai vēl kaut kā. Un tāpēc katram cilvēkam ir svarīgi vienmēr, tomēr, lai nenokļūtu šī pārstrādes sistēmā priekšlaicīgi, lai nodzīvot pilnvērtīgi savu dzīvi un pamatā justos laimīgs, tomēr sadarboties ar dvēseli tieši to talantu tēmās, kas sākotnēji ir ieprogrammētas dvēselē, un dvēseli vēlāk viņas ir ieprogrammējusi mūsos cilvēkos. Tie var būt talanti ģenētikā, tur, kur tāds primitīvs ģenētiķis. Ģenētika ir sarežģīta zinātnes nozare, un varbūt tā pazemināt ģenētiķus kā tādus varbūt nav pareizi, bet vienkārši tur, kur vieni ģenētiķi mēģina kaut kā mainīt gēnus ar tādiem nepareiziem līdzekļiem, dažādi viņus tur savienojot, sintizējot, tur augstvērtīgs ģenētiķis, kuram ir talanti ģenētikā, spēj gēnus programmēt ar savas domas spēku, vispār mehāniski neiejaucoties. Un šos gēnus var pārprogrammēt pat no cilvēka cilvēkam. Ja cilvēkam ir kaut kāda slimība, kuras iemesls ir nepareizas programmas ģenētiskās, tad šīs nepareizās programmas var nomainīt ar pareizām. Ja bija ģenētiskajā programmā maza kļūda, tad šo kļūdu var izlabot, lai programma strādā pareizi. Lūk, un to var cilvēks, ģenētiķis, kuram ir talants, kurš var konstatēt, kuri ir tie gēni, un tieši ļoti konkrēti strādāt ar konkrētiem gēniem, neveicot nekādas fiziskas iejaukšanās, tādas ar tur skalpeļiem kaut ko griežot, pārveidojot vai medikamentiem, bet vienkārši pārprogrammējot noteiktus gēnus cilvēka organismā. Un ģenētiķis var arī, mēs sastāvam no tā, ko mēs ēdam, un pareizi cilvēkam būtu ēst tikai augvalsts produktus, bet par cik arī augvalsts tiek sakropļota, ģenētiķi to dara pamatā, tad var būt tā, ka cilvēks arī ēdot tikai augus, var būt tomēr nepareizām ģenētiskām programmām iegūt no šiem augiem nepareizas ģenētiskās programmas. Lūk, tad šāds ģenētiķis ar talantu, viņš var atrast augu, kurā nav sakropļotas ģenētiskās programmas, pārrakstīt šīs programmas sevī vispirms, un tad no sevis pārnest šīs programmas uz slimo cilvēku. Ja? Un es personīgi tādu vienu ģenētiķu esmu apmācījis, viņam konstatēju, ka viņam ir talants ģenētikā, un ka tas, ko viņam māca augstskolā, ka tas ir ļoti zems līmenis, un ka viņam jāapgūst psiholoģija, lai viņš saprastu, kā notiek šī gēnu ieprogrammēšana sevi un no sevis pārprogrammēšana cilvēkā. Bez zināšanām psiholoģijā to nevar izdarīt. Un tad, kad viņš apguva psiholoģiju, viņš sāka praktizēt šo te gēnu programmēšanu tīri ar sevi, ar savām zināšanām, ar savām spējām, protams, sadarbībā ar savu dvēseli. Un Latvijā, protams, ka tādus jaunus talantus šeit neatzīst, jo Latvijas zinātne ir atpalikusi, un tāpēc viņam ieteicu doties uz Ameriku. Un šobrīd, viņš strādā Amerikā, viņam ir doktora grāts jau, un tur viņu novērtēja, un tur savu iespēju robežās viņš demonstrē to, ko daudz uzskata par brīnumu. Ir par burvestību. Brīnums vai burvestība ir darbību kopums, kuru neizprot vairums cilvēku. Kādam tās ir zināšanas,
Un viņš savu zināšanu ietvaros veic šīs darbības, pārējie brīnās, katori, un brīnās bieži vien it kā citi speciālisti, arī zinātnieki tās tēmas. Bet tas, kas zinātnieks, kas ir avangardā, tas ir tālu priekšā pārējiem zinātniekiem, un pārējie uz viņu skatās kā uz burvi, un vēl netālā pagātnē šādus gudrus cilvēkus vienkārši iznīcinājot, ja atpalikušie zinātnieki skauda. Viņi nevar izturēt, ka kāds ir gudrāks, prasmīgāks par viņiem. Viņus vienkārši darīja, ko reāli iznīcinātu, trako mājās sprostojot, teica, ka viņu idejas, viņu darbības ir neprāta izpausme un tā tālāk. Un tā kā gudriem cilvēkiem, kas ir avangardā, vienmēr nākās iziet ļoti lielus pārbaudījumus, bet tad, ja cilvēks tomēr paliek savā pozīcijā, viņš savu pozīciju nemaina, viņš paliek uzticīgs dievišķajai hierarhijai, tad viņš sasniedz vēl vairāk. Un tāpēc es katram iesaku būt godprātīgam, tātad vadīties dzīvē no visuma likumiem, un tad cilvēkā parādās ģenialitātes iezīmes. Ģeniāli mēs esam visi, tikai reti, kurš to zina. Tas nozīmē, ka visos mūsos ir ļoti, ļoti augstvērtīgas programmas, ar kurām mēs varētu darīt ļoti augstvērtīgus darbus, kas vajadzīgi cilvēcei, bet mēs pat nenojaušam par tādu programmu eksistenci mūsos, kas varētu mūs vadīt. Tas ir līdzīgi kā datorā. Es arī datoru vairāk kā rakstnieks izmantoju rakstīšanai, un es pat nezinu, kādas tur ir programmas bieži vien, cik augstvērtīgas. Ja es pat nezinu, ka tur ir tādas programmas, tad es pat nezinu, ka es varētu ar viņām iemācīties darboties. Ja, tieši tāpat ir ar cilvēka prātā ir tik daudz dažādu unikālu programmu, par kurām cilvēks pat nenojauš. Un tāpēc viņš arī necenšas to izmantot, bet kāds viņam pasaka, ka tu vari to un to, viņš netic, viņš izturās ļoti tā, svešādi skeptiski, būtībā latviski. Demonstrē savu neusticību, jā, ka muļķības runā, un ko tu te man stāsti un tā tālāk, bet tie, kas notic un sāk tādā tēmā kaut ko darīt, viņiem atverās šīs programmas, un viņi pēc tam ir izbrīnījušies, ka viņiem tiešām tas izdodās. Un tā kā viss, ko dara cilvēki, fiziķi, ķīmiķi, neirologi, jebkurā tēmā cilvēku darbības tēmā var sasniegt ļoti ātri tādu līmeni, kas daudziem šobrīd liekas kā fantastika, kas nav īstenojama. Bet mēs zinām, ka fantasti kādreiz, kad viņi kaut ko rakstīja, tad viņiem arī neticēja, bet tas, ko viņi rakstīja, ko viņi zīmēja, tas daudz kas no tā šobrīd ir īstenots. Lūk, jo fantasts ir cilvēks, kuram ir piekļuve visam informatīviem laukam, un viņi redz nākotnes scenārijus, ko cilvēks ir radījis ar laiku. Un tāpēc cilvēks, kas saprot, ka viņā ir talanti, un viņš saprot, ka viņš var uzzināt, kāda viņā ir talanti, viņš to sāk šo ceļu iet, viņš noskaidrošāk cīnī tēmā strādāt, un tad arī viņš kļūst par šo, var teikt, zināmā mērā fantastu, par cilvēku, kuram ir piekļuve informatīviem laukam, un viņš ar cilvēcei nest kaut ko ļoti, ļoti vajadzīgu, unikālu, vēl nebijušu, un tas viņam radīs pašam milzīgu gandarījumu, tas nodrošinās arī labu finansiālo situāciju, un galvenais ir darīt darbu, kas dod gandarījumu, rada šo laimes sajūtu par rezultātu. Strādāt tikai naudas dēļ ir grūti parasti. Tāpēc ir labi, kad ir darbs, kas dod gandarījumu, un tādā pašā laikā arī finansiāli nodrošina cilvēku. Vai dzīves laikā cilvēkam un viņa dvēselē var mainīties uzdevumi? Un pie kādiem apstākļiem tas notiek, kāpēc? Var mainīties, jā. Ja cilvēks ilgstoši neveic tos galvenos uzdevumus, kas viņam jāveic ir, tad var teikt, viņš dievišķajā hierarhijā tiek pazemināts, viņam tiek iesdot cits status. Un tas ir līdzīgi kā armijā, ja armijas ģenerālis nevar pierādīt, ka viņš atbilst šai dienesta pakāpei, tad tādā godīgā armijā, kur nav tie uzpliči nopirkti par naudu, viņam atņem šo pakāpi, atņem šos
ģenerāļu uzplečus un pazemina viņu par ierindnieku. Nu, lūk, tā arī dvēsele kopā ar cilvēku var būt pazemināta no augstākā līmeņa uz zemāku. Ja tu nevildi tos uzdevumus, tu pierādi, ka tu neesi spējīgs vai spējīgi viņus veikt, nu tad dari kaut ko zemākā līmenī. Un ja tu tur vēl nevarēsi, nu tad tā var nokrist līdz apkopēju līmenim. Arī par apkopēju tu nevar uzturēt kārtību telpās, tad par bumzi paliksi. Un jā, uzdevumi var būt mainīti.